Jā, droši vien jāsāk ar to, ka es esmu ne tikai fotogrāfs, bet arī dizainers. Iegūstu vizuālās komunikācijas bakalauru Liepājas universitātē. Tad mana ikdiena ir gan maketēšana, dažādu vizuālo grafisko darbu, gan arī fotografēšana. Protams, bet ir arī man pamatdarbs, kas aizņem varbūt daļu no ikdienas, bet vasaras sezonā vairāk tā ir fotografēšana. Par fotografēšanu tad tā ikdiena ir ļoti dažāda atkarībā, kas tiek fotografēts. Tās ir fotosesijas vai kristības vai kādas. Lielākā fotogrāfuma daļa, ko pavada pēc tam, ir tā bilžu apstrāde, ko daudz varbūt domā, ka tas aizņem ļoti maz laika, kad ir tikai tas pamatdarbs, ka tā fotografēšana ir tas lielākais, un kad pēc tam, pārmet bildes tikai datorā un atdod klientam un viss gatavs. Kad bildes ir palikts datorā, tad tiek atlasītas labākās bildes, kas ir apstrādē, liekas, tiek izdzēstas, un tad tiek strādāts ar tām bildēm, kas ir atlasītas. Man opaps aizrāvās ar fotografēšanu visādos pasākumos bildē, viņam bija Zenīts fotoaparāts, un mēs arī kopā taisījām bildes Vantstabā pie sarkanās gaismas. Viņš mani tā ievirzīja tajā foto jomā, un man no mazotnes jau patika fotografēt. Sākumā vienkārši skatīties, kā viņš to dara, un kopā taisīt ar viņu bildes, tad arī viņš man deva savu fotoaparātu tā kā bildēt, un arī pēc tam, kad viņš jau vairs nebildēja tik aktīvi, tad viņš man uzdāvināja savu Zenīta fotoaparātu, kas man bija arī pirmais fotoaparāts, ar ko es arī bildēju, un tas man bija tāds, tās likās, riktīgi forši. Tomēr kaut kāda izglītība vajag, tā kā fotogrāfam, ka nevar tā vienkārši gribēt un sākt bildēt, un ka vajag tomēr saprast par kompozīciju, krāsu izjūtu, tādas pamatlietas. Vizuālā māksla, es domāju, noteikti, kas attīsta arī tādu domāšanu, krāsu izjūtu, krāsu mācību. Un arī man pašam bija krāsu mācība, rasēšana, zīmēšana, gleznošana, kompozīcija. Tas ir arī kadrs, kā tu redzi ainavu, kā tu redzi horizontu, kā tu māki iekadrēt lapā zīmēm vai to pašu bildi. Tas viss man liekas ļoti svarīgi, un to es apgūvu mākslas koledžā, pēc tam arī universitātē. Man liekas, ka tas jau, kam es pieskāros, jau tas, kad fotografēšana beidzās ar to, ka tu, stundu nofotografēji, un kad fotografa darbs beidzās. Bet tad reāli tikai viss sākas, ka tev reāli daudz stundas vēl pēc tam pavada pie bilžu atlases, apstrādes, koriģēšanas, asuma, piekoriģēšanas. Tas, man liekas, lielākais mīts. Fotografēšanā, man liekas, visforšākais ir tas man vismaz tā sajūta, kad es atdodu klientam bildes, un tad ir tas feedbacks, kad uzreiz var sajust to, kad vajag smuki noķert kaut kādu kadri. Fails. Tas varbūt drīzāk tāds ne fails, bet no pagājušā gada kāzām, ko es atceros, bija kāzu ceremonija, viss tur smuki, pēc tam bija kāzu fotosesija bija Jūrmalā. Mēs braucām uz Karostu, uz Jūrmalu, un Līgavai tur viss smuki kāzu kleit, un Līgavaini cer, viss tur sapacējušies, un sabildējāmies tur krastā, tur kāpās, viss kaut kur, un tad es domāju, ka vajadzētu dažas bildes tā kā iebriedot ūdenī. Tur pabildējamies, vēl kaut ko, bet tad Līgavains izdomā, ka vajadzētu bildi tā kā atgāzt Līgavu uz aizmuguri, tā kā turot ar roku. Un tur kaut kāds vai neveikli vai kas, ir blīkšķis, un abi divi ir ūdenī. Protams, es bildēju, un viss tiek nofočēts un tā, bet, protams, ka frizūra, visu matu, viss ir slapš, un viņi kādu pusstundu, man liekas, nerunāja. Bet, toties, pēc tam viņiem bija bildes kā nevienam. Viņiem bija bildes kritienā, ūdenī, tur tādām emocijām, pēc tam tur arī tādi, protams, ātri pēc tam visi izžuva mati, un viss pēc tam bija labi, bet, tādā ziņā, ka tas tajā brīdī varbūt, ka bija baigais fails un kaut kāds, tā kā neizdošanās, bet pēc tam bija oriģināls bildes kā nevienam. Un ir vēl viena lieta, ko es atceros, kad man gan pašam tā nav gadījies, kad kaut kas notiek ar kameru. Man vienmēr ir divas kameras, tad ar domu, ka vienai kaut kas, tad otrā kamerā bildes būs. Bet vienās kāzās ar pirms pāris gadiem bija, tas man liekas kaut kāda mistika. Viss kāzas tiek nobildēts, viss process jau ir tikpat kā beidzies, ir mičošana, arī viss tiek nofočēts, un pēc tam ir kūpas griešana. Cik es atceros, un cik arī visi, pēc tam mēs pārnājam to visu, kā es tur esmu, es bildēju, viss ir kārtībā. Pēc tam es aizbraucu mājā, kā strādāju ar tām bildēm, un es jau pats pamanu, kad no mičošanas, pēc tam pēc kad ir tā kūkas griešana, un nav neviena bilde. Es skatos, nav ne vienā kamerā, ne otrā. Tā ir vienīgā reize, kad bildes pazuda kaut kāda čupa ar bildēm, vienkārši kūkas griešana, vienkārši bildes nav. Tehnoloģijas, man liekas, ka ļoti ātri attīstās, un visu laiku iet uz priekšu, kaut kas jauns nāk klāt. Tā kā jāspēj, man liekas, ka arī sakot līdzi tehnoloģijām, bet, tie pamatprincipi, man liekas, ka nemainās, kad tomēr vienalga svarīgs ir tas kadrējums, tas savs redzējums, ka labu bildi var arī nofotografēt ar
telefonu. Tas nav tehnikai. Ir nozīme, bet ne primārā. Tā kā ir jāsaprot, kā bildēt, no kāda leņķa, ko tu gribi panākt ar to bildi un izmantot savas tās tehnikas iespējas pilnībā. Es domāju, ka nevajag baidīties, ka, ja patīk bildēt, vajag sākt vienkārši kaut vai ar telefonu vai ar kameru, kas ir pieejama, un tad skatīties, ko no tās bildes nebūt ārā, galvenais saprast, ko ar to bildi gribi pateikt, vai tas ir tā kā sev vai vairāk tā kā citiem kaut kādu vēstījumu dot, bet galvenais ir uzdrīkstēties, darīt un nebaidīties.